Krumņkungs, varbūt pasakiet, kā jūs vērtējat pašais pieņemto tiesas spriedumu, kas atstāja spēkā domas lēmumu nesaskaņot leģionāru atcerai veltīto gājienu, un kāda šī situācijā būs jūsu personīgi Daugavas Varnaku rīcība, un ko jūs ieteiktu darīt pārējiem patriotiski noskaņotiem latviešiem? Es uzskatu, ka šis tiesas lēmums nav pareizs, un to nākamās paudzes arī atzīs un novērtēs, ka šī ir bijusi kļūda, kad mēs, latvieši, nevaram godināt savus latviešu karavīru piemiņu, kuri cīnījušies par Latviju atbilstoši tā laika apstākļiem, kādi viņi ir bijuši. Mana nostāja ir tāda, ka es esmu apņēmies nolikt ziedus, un es to arī darīšu. Es neorganizēšu, ja reiz nav atļauts organizēt pasākumu. Tā kā pasākums nav atļauts, cilvēki ziedus liks tā vai tā 16. martā, un kamēr mēs runāsim latviešu mēlē, šie ziedi vienmēr 16. martā guls pie brīvības pieminekļa, jo šie puiši, jauni puiši aizejot leģionā, viņi cīnījās, cik no viņi varēja saviem, kāda no viņiem bija šī iespēja par mūsu brīvību, par neatkarīgu Latviju. Lai neatkārtotos baigais gads, un tādēļ es zinu, ka daudz noliks ziedus gan šogad, gan nākošu gadu, lai vai kādi liegumi būs mums uzlikti. Un varbūt precizēsim, ziedus jūs noliksiet 16. martā no 1:00 līdz 2:00 dienā. Jā, mums leģionāriem ir veltīts dievkalpojums Doma baznīcā 12:00, un pēc šī dievkalpojuma no 1:00 tad dievkalpojums beigsies 1:00, tad arī tiks nolikt ziedi pie brīvības pieminekļa. Sakiet, lūdzu, vai jūs nesaskatāt tomēr zināmu līdzību ar brīvības cīņām un neatkarības cīņām? Un ja mēs tagad pārmetam leģionāriem par to, ka viņi ir karojuši Vācu virspavēlniecībā, tad vai tieši paralēli nav saskatām arī ar brīvības cīņām, kur arī Kalpaku bataljonas sākumā atradās landas vai pakļautībā? Vai šādi paralēli vilki būtu korekti? Es domāju, ka, ja grib spriest tiešām tie, kas noliedz leģionārus, tad būtu vērts arī paskatīties arī par strelnieku cīņām. Sāksim jau ar strelnieku cīņām, kad arī bija svešs mundieris mugurā un latviešu puikas cīnījās par savu zemi, neraugoties, kāds viņam drēbes bija mugurā. Un tas varbūt arī bijis tas cīņas spars, jā, kad šī cīņa ir bijusi par savu zemi. Un mums vajadzētu lepoties ar konkrētiem leģionāriem par to, ka Lielā Vācija bija kapitulējusi, bet latviešu puiši vēl bija noturējuši savu zemi, un viņi nebija uzvarāmi, un viņi netika uzvarēti. Viņi vienkārši bija spiesti nolikt ieročus un iet mežā. Tā kā tā bija cīņa tikai par savu zemi, un neraugoties uz to, kāds mundieris tev tajā laikā ir bijis mugurā. Mēs pašlaik stāvam pie stenda, kas veltīts nacionālajiem partizāniem. Un vai nav tā, ka patiesībā tieši Nacionālo partizānu kustība ir labākais pierādījums patiesajiem leģionu cīņas motīviem, jo, cik zināms, vairāk tūkstoši leģionāru pēc kapitulācijas nevis vienkārši padevās, bet turpināja cīņu mežos, un daži no tiem pat ļoti ilgi, 11-12 gadus pēc kara beigām. Jā, tas ir savs dzimtenes mīlestības apliecinājums. Dažiem pat bija iespējas varbūt beigt projām un glābt savu ādu, bet tā dzimtenes mīlestība un tā savas saimes apzināšanās, savas saknes apzināšanās neļāva spērt kāju projām no savas zemes un līdz pēdējiem alus vilcienam turpināt cīņu pret okupāciju, pret okupētās varas. Un ar cerību, kad veselais saprāts ņems virsroku. Viņi gan bija iedomājušies, ka nāks palīgā Anglijas spēki, bet tie iztrūka. Bet tā viņu iecer tomēr ir piepildījusies, un mēs līdz tai neatkarībai tomēr esam nonākuši, atbrīvojušies no okupācijas.
jūga, bet no sekām mēs vēl, kā liecina, pat tiesas spriedums, neesam vēl tikuši vaļā. Mēs cīnāmies ar okupācijas režīmu sekām un stipri ietekmi vēl šajā virzienā atstāja iespaidu uz mūsu cilvēku domāšanu un sapratni par mūsu vēsturi. Un ko jūs ieteiktu latviešiem, un jo īpaši jauniešiem, ko mums vajadzētu visvairāk mācīties tieši no leģionāriem, no viņu cīņām? Jauniešiem es vienmēr esmu saskatījis tikai to kad mūsu nākotne ir jauniešu rokās, ja, un kādas mēs būsim uzaudzinājuši šos jauniešus, tāda arī būs tā mūsu nākotne. Un es esmu gandarīts, ka ir daudz jauniešu, kas tur godā latviešu karavīru to cīņas garu.